Labvakar, Ieva. Projekts ir pārtaisīts, ir veikta labojuma. Tātad materiāls ir izmainīts, ir ielikts tas jūsu jaunais atsūtītais materiāla kods, un materiāls ir arī izmainīts plauktu daudzums. Tātad šobrīd ir 3 plaukti. Mēs stiprinam uz visus tos plauktus, stiprinam statiski muguriņa. Mēs neizmantojam plānās muguriņas 3 mm biezumā, bet izmantojam pilnvērtīgu plātni. Tātad šobrīd tur ir 18 mm ielikts, pat cik visa mēbele tumša, ir 18 mm. Citos gadījumos mēs ieliekam tehnisko materiālu, kas ir tāds ļoti gaišs, un šajā gadījumā viņš izskatītos nesmuki. Bet, ja tas nav principiāli, mēs varam muguriņu nomainīt uz 16 mm biezumā, līdz ar to tas materiāls krietni atšķirās cenā. Tad, ja es nemaldos, kaut kur ap 7 eiro kvadrātmetrā tehniskais materiāls, kuru mēs izmantojam muguriņām un atvilknēm. Stiprinājumi. Tātad mēs izmantojam Genifix stiprinājumus. Viņi izskatās tā visai simpātiski un diezgan dārgi. Un viņi arī ir faktiski tādi viena no labākajiem šobrīd tirgu. Mēs neizmantojam klasisko furnitūru. Šeit ir norādīts balts, bet tas balts ir parādīts tikai priekš tā vizuālā ieskata. Dabā viņi būs tumši, mums kaut kādi 12 toņi. Mēs tur piemeklēsim tuvāko, kurš viņam piestāvēs. Tad tā balti viņi nebūs. Viņi būs vai nu melni, vai nu kaut kādi brūni, vai nu tumši pelēki. Es neatceros, kurš tur tonis bija vistuvākais. Katrā ziņā kolēģi, kad taisa tos kapjus, viņi jau zina, ka ja nav tehniskajā dokumentācijā norādīts specifika krāsai, tad liks tuvāko toni, kas šeit piestāvēs. Kas attiec uz durvīm, durvis ir ieliktā tipa, un durvis ir iegramdētas pa dažiem milimetriem. Tūlīt pateikšu precīzi cik. Tātad durvis mums ir iegramdētas pār 10 mm. Ja ir nepieciešams dziļāk sakat, mazliet varam vēl padziļināt šo gropi, tātad, lai tas kaņķiks ir lielāks, bet tur vienkārši tehniski būs jāstāsta, vai mēs spēsim to korekti uztaisīt, lai durvis pareizi atverās, jo mēs standartā izmantojam durvis, kas verās vaļā 110 grādu leņķī. Vizualizācijā ir parādīts, ka durvis atveras šādi, bet dabā viņas tā, protams, nav. Dabā tās durvis būs, viņas atradīsies iekšpusē. Tā, diemžēl, es tagad tā nevaru uz ātru roku jums parādīt. Katrā ziņā durvis būs vērsies vaļā tā, kā veras vaļā klasiski ieliktā tipa durvis. Jā, tātad ir tā niša, 14 cm augstumā priekš jūsu robotiņa. Aizmugurējā daļa mēs atstājām vaļēju. Tur pilno netaisījām, acīm redzot, tur būs droši vien vadi kaut kādi jums jāpievelk un tādas lietas. Tā, un vēl pār maliņām gribu piebilst. Tātad dotajā brīdī ir aplīmētas visa atvērtā tipa maliņas. Mēs strādājam tikai ar AirTech maliņām, tātad ABS maliņas mēs neizmantojam. Tam ir vairāk iemesli, jā, tās maliņas ir krietni dārgākas, bet vairāk gadu lietošanā ir pierādījies, ka AirTech maliņas neveido šeit melnas svītras, tātad tur ir netīrumi parasti, vai arī, ja kādreiz mitrums tiek virsū uztek, tās ABS maliņas visbiežāk atlīmējās un materiāls piebriest. Bet AirTech maliņa viņi netiek pielīmēti, bet viņi tiek ar ļoti augstu temperatūru piekausēta pie plātnes malas, un līdz ar to tas izstrādājums ir ilgmūžīgāks. Gan kalpošanas ziņā maliņas krietni ilgāk kalpo, gan arī viņš tiek pasargāts no netīrumiem un mitruma. Kā visas atvērtā tipa maliņas būs aplīmētas, izņemot, šeit ar sarkanu ir atzīmēts tā maliņa, kas netiek aplīmēta. Un plauktiem netiks aplīmētas arī aizmugurējās maliņas, šitās. Jo tas AirTech maliņi ir ļoti dārgas, un līdz ar to, lai projektu nesadārdzinātu, tādas tehniskā specifikācija nav prasīta, tad līdz ar to aizmugurējās maliņas, un kuras ir pieguļošas pie citām plātnēm, tad tās netiks aplīmētas. Tad projekts ir nobeigts, pielikumā nosūtīšu jums arī jaunu aprēķinu, un tehniskos jautājumos tad varēsiet komunicēt ar mani. Visos pārējos jautājumos jūs menedžeri būs, tad tā kā turpināsiet ar viņu komunicēt.